Šķiet, marta mēnesis sievietēm ir mīļākais, jo mēs svinam sieviešu dienu. Arī par godu šai dienai Lielvārdē īpašs pasākums, kur galvenajā lomā sieviete – dāmu skrējiens. Mēs atnācām uzvarēt, saka komandas Oh My God dalībnieces un Lielvārdes dāmu skrējiena čempiones. Viņas uzskata, ka sievietēm ir jābūt aktīvām, sportiskām un jāpierāda, ka tās augtais vājais dzimums var arī nebūt tik vājš. Kopumā grūti, viegli bija tā piedalīties? Pārāk elementāri. Nē, bija interesanti, bet es gaidīju kaut kādus fiziskos uzdevumus, ka būs kaut kas jārāpjās. Kaut kas interesantāks, jā. Ne tikai uz piedāvājumu. Uz rakstīšanu nebijām gatavas. Tā kā jūs jau bijāt sagatavojušies tā pilnā artilērija? Jā, mēs visu sezonu trenējamies. Lai gan potenciālo dalībnieču pulku krietni paplicinājuši slimošanas laiks, spēkiem sacentās meitenes no visdažādākajām Latvijas vietām. Komanda Rozā apvienoja aktīvās atpūtas cienītājus no Jēkabpils, Rīgas un Valmieras. Viņas Lielvārdē viesojas pirmo reizi. Skrienam tā, ikdienā nemēdzam ar to nodarboties. Grūti. Bet kāpēc jūs izdomājāt tā piedalīties tādā avantūrā, kā sacīja? Kāpēc nē? Tur ir pretjautājums, kāpēc nē? Jautri. Kopā esam pasmējāmies pa ceļam, iepazināmies ar Lielvārdi, kāda izskatās, kas interesants. Grūti nebija? Mazliet grūti bija, bet tas palielina jautrību. Dāmu skrējiens Lielvārdē radies uzlabojot ideju par jau organizētu pasākumu dāmas rullē, stāsta pasākuma rīkotāja Anete. Ņemot vērā sniegu, ledu un nesevišķi labvēlīgos laika apstākļus, maršruta mērošana ar divriteni šogad nomainīta pret skriešanu. Pat cik sievietes ir tādas, kas viņas bieži vien nespēja izrauties no ikdienas ārā, ir bērniņi, ir ģimene, ir vīrs. Tad mēs nolēmām dāvāt šādu iespēju, ka viņas var doties piedzīvojumu skrējienā ar kontrolu punktiem uz jautrību un atraktivitāti. Ne tik daudz kā uz spēku, bet tieši vairāk uz piedzīvojumu un atpūtu. Uz nākamo dāmu skrējienu Latvijas stiprās sievietes tiks aicinātas vasarā, tāpēc tiek dots laiks pāris mēnešu treniņiem, un jebkura daļā dzimuma pārstāve varēs godam cīnīties par godalgotām vietām vairāk kā 8 kilometru garā trasē un piedalīties aizraujošā piedzīvojumā. Es domāju, pozitīvas emocijas vēl visam klāt. Kāpēc nē? Pašas priekš sevis varam atpūsties. Vīri, bērni, lai ir mājās, mēs sev atpūšamies arī kādreiz. Veselību, izturību, būt aktīvām, sportiskām. Pierādīt to, ka sievietes ir stiprāks par vīriešiem. Tieši mani vārdi. Jā. Tas ir svarīgs mūsdienās, jā? Ļoti pat. Dāca Trebotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.